Viena no lielajiem tēviņiem ar lielu sēklinieku maisiņu nāca man virsū. Es paņēmu savu somu. Šī lieta drausmīgi smird cilvēku, kaut kādas barības vielas. Tā struktūra ir tik iespaidīga. Mums vajag dabūt šos pērtītes ārā no turienes. Nemelošu, es mazliet uztraucos, un tu patiesībā vari ēst šo radījumu iekšus. Skaties, cilvēku, es izņemu visu iekšpusi. Ak, mans dievs, cilvēku! Puiši, mēs esam nolaidušies vienā no skaistākajām tropu pludmalēm šeit, Indonēzijā, tieši tagad. Un nākamās 24 stundas, puiši, es izdzīvošu tikai ar savu nazi un krams. Tas arī viss. Tie ir visi resursi, kas mums ir. Plāns ir tāds, puiši. Mēs mēģināsim izdzīvot šajā pludmalē nākamās dažas dienas. Mums ir skaistas, baltas smiltis, tur ārā zils ūdens, un tur augšā ir sulīga zaļā veģetācija. Tas ir neticami, cilvēki. Es jums parādīšu tieši to, kas vēl man ir mugursomā, lai pierādītu, ka es nemānos. Bet kas mums ir? Mums te ir drons. Tas man vispār nepalīdzēs. Mums ir GoPro un GoPro baterijas. Mugursomā vairs nekā cita nav. Es šodien gribu pārbaudīt sevi, vai varu izdzīvot pilnīgi bez nekā, izņemot šīs lietas, kas man ir šeit. Mēs sāksim ar šīs piekrastes izpēti. Mums jāatrod patvērums. Mums jāatrod ūdens un vēlāk jāizgatavo kāds ierocis, lai mēs varētu cerēt nomedīt kādu pārtiku, jo es no šīs pludmales neiešu prom līdz rītdienas rītam. Labi, izaicinājums ir noteikts. Mēs būsim šajā pludmalē nākamās dažas dienas, un viss, kas mums ir mūsu nazis un uguns tērauds. Tas ir vienīgais, kas mums šobrīd palīdzēs. Tātad es domāju, ka es gribu sākt izpētīt šo pludmali, lai redzētu, kas tieši mums ir apkārt. Paskatīties, vai mēs varam atrast kādus dabas resursus vai kaut ko tādu, kas ļaus mums vispirms uzbūvēt pajumti. Es domāju, ka tas ir labs plāns. Varbūt mēs atradīsim kādu zivju izskalotu krastā vai ko tam līdzīgu. Es nezinu. Sāksim vienkārši izpētīt un paskatīsimies, ko varam atrast. Labi, es jums nemelošu. Es patiesībā esmu diezgan noraizējies. Mums ir tikai nazis un ugunskrams. Tas ir viss, kas mums ir. Tāpēc es nezinu, kā mēs vispār atradīsim ēdienu. Mēģināsim uzbūvēt kaut kādu patvērumu. Un es nezinu, kā mēs atradīsim saldūdeni, bet mēs šeit būsim nākamās dažas dienas. Mēs vienkārši kaut kā tiksim galā, tāpēc turpinam izpētīt. Paskatieties uz šo puiši. Šis izskatās pēc kaut kāda beigta putna vai kaut kā tam līdzīga. Šis tiešām briesmīgi smird cilvēku. Tā ir viņa galva. Tieši tur. Tur ir beigts putns, ko mēs atradām. Viņš ir pārāk vecs, lai to ēstu. Es nekādīgi nevaru noņemt gaļu no šī vecā puiša. Paskaties uz viņu kājām, cilvēki. Viņš tiešām briesmīgi smird. Ceru, ka tu atpūties paradīzē, cilvēki. Labi, turpinām. Paskaties uz šo. Mēs noteikti varam izmantot šo puiši. Paskaties uz šo. Šo noteikti likšu mugursomā, tas ir skaidrs. Mēs tikko atradām virvi. Droši vien varēsim to izmantot, lai sasietu kādu konstrukciju. Šodien es gribu uzbūvēt pilnīgi traku būvu, puiši. Kaut ko tādu, kur mēs varētu pārnakšņot vairākas naktis, ja vajadzētu. Un šī lieta būs ļoti, ļoti noderīga. Jā! Ak, mans dievs, cilvēki, paskatieties šeit, puiši. Šis ir beigts pūšas zivs. Tas smird. Jūs varat redzēt visus kāpurus tieši tur. Paskatieties uz viņa zobiem. Šī lieta vienkārši drausmīgi smird, cilvēki. Paskaties tieši tur. Tas ir beigts pūšas zivs. Tur aizmugurē mums ir daudz koksnes, un mums ir šī pārkara, šī dabiskā pārkara tieši šeit. Mēs noteikti varam izmantot daļu no šīs koksnes, lai uzbūvētu kaut kādu patvērumu. Mēs šeit būsim nākamās dažas dienas, tāpēc es negribu atūdeņoties un negribu dabūt saules dūrienu. Kā redzat, es tikko atradu šo garo taisno bambusa gabalu. Es to iesprūdu šajā kokā tieši šeit. Ko es gribu izdarīt? Es gribu izmantot šo kā šķērsiju, un tad mēs varam visu šo te iztīrīt. Labi, es tikko atradu šo garo bambusa gabalu. Tam ir laba Y forma, un tas patiesībā šķiet diezgan izturīgs. Tāpēc es domāju, ka mēs noteikti varam to izmantot, lai pastiprinātu šo konstrukciju aiz mums. Es tikko pastiprināju to šķērsiju. Tā jau ir diezgan izturīga, bet es izmantošu arī šo te. Šeit ir daudz vecas virves un visa kā, ko mēs atradām pludmalē. Es izmantošu šo, lai sasietu visus galus un visu pārējo, lai tas būtu ļoti izturīgs. Šī konstrukcija būs tik iespaidīga, vecīt. Es domāju, ka šī būs īsta māja, kurā mēs varēsim pārbulēt vairākas dienas. 100% esmu sajūsmā. Tas ir vienkārši ideāli, vecīt. Tu vari redzēt, kā tas veidojās tieši tagad. Mums ir tiešām labs pamats. Es domāju, ka šī iespējams ir viena no labākajām konstrukcijām, ko jebkad esmu taisījis, vecīt.
paskaties uz šo. Es gandrīz varu tajā piecelties kājās. Man tas ir pilnīgi neticami. Parasti es taisu kaut ko tādu, zem kā var tikai apgulties. Šī konstrukcija ir tik iespaidīga. Mums vienkārši jāturpina to būvēt. Tas prasa laiku. Vienkārši jāturpina būvēt un būvēt un būvēt. Bet šonakt tajā gulēt būs vienkārši lieliski. Labi, šīs konstrukcijas būvēšana aizņem daudz laika un es patērēju daudz enerģijas. Es sāku nogurt, tāpēc man jāizdomā, kā tikt pie ūdens. Pašlaik ir milzīgs paisums. Dienai ejot uz priekšu, ūdens atkāpsies un tās peļķes starp akmeņiem atseksies. Un tā ir gandrīz mūsu labākā iespēja atrast ēdienu. Ak, mans Dievs, paskaties uz viņu! Šī ir viena no skaistākajām būvēm, ko jebkad esmu uzbūvējis. Jūs neticētu tam. Es burtiski tīrīju mūsu būvi. Paskatieties uz šo. Es tīrīju prom visu šo netīrumu un visu pārējo. Un paskatieties uz to. Mēs ienākam šeit, un mūs praktiski ir kāda ēna. Bet tas nav tas, par ko esmu sajūsmā. Paskatieties, kas aug mūsu būves iekšpusē. Te ir viens mazs, laikam, nezāle tieši šeit. Šī ir jūras portulaka, to patiesībā var ēst. Tā būs uzkoda pēc tam, kad pabeigsim būvēt mūsu patvērumu. Tas man dos kādu enerģiju. Paskaties uz to, tu vari to redzēt tieši šeit. Šādi tas izskatās tieši šeit. Jūs varat redzēt, puiši, to tieši tur. Tas ir nedaudz smilšains, ļoti sāž, bet kaut kāda uzturvielas. Labi, šī ir māja, puiši. Jūs varat redzēt, paskatieties, cik iespaidīga ir šī būve. Šeit iekšā patiešām ir ļoti, ļoti jauki cilvēki. Droši vien vajadzētu vēl nedaudz piepildīt, bet tas sniedz kaut kādu ēnu. Jūs varat redzēt, ka tas ir daudz labāk nekā tur ārā, tas ir skaidrs. Un jūs varat redzēt, ka es svīstu kā mūķene gurķu laukā šobrīd. Tur ārā ir tik karsts, tāpēc man vajadzēs brīdi, lai izbaudītu šo patvērumu. Tas ir tik forši, cilvēki. Paskaties uz šo, mēs te gandrīz varam piecelties kājās. Tas ir pilnīgi traki. Mēs tagad atstājam patvērumu, paņemsim mugursomu. Labi, mēs ejam prom no šejienes. Mums jāskatās, vai varam atrast kādu šķidrumu. Te ir kaudze vecu kokosriekstu, tu vari redzēt. Bet es vienkārši nedomāju, ka kādā no tiem būs kāds šķidrums. Apskatīsimies. Nē. Lielākā daļa no tiem ir sapuvuši. Kokosrieksts šobrīd būtu lielisks ūdens avots, bet es vienkārši nedomāju, ka mēs tādu atradīsim šajā pludmalē. Jūs varat redzēt, ka te īsti nav kokospalmu. Lielākā daļa kokosrieksts, kas šeit izskalojās, ir tāpēc, ka tie ir peldējuši okeānā. Un tik ilgi tur esot, tie ir gandrīz pilnībā sapuvuši. Tāpēc es domāju, ka mums būs jāmeklē cits veids, kā iegūt ūdeni. Vai nu jāatrod avots, vai arī kaut kas, kas ļaus mums pārvērst salsūdeni saldūdenī. Mums jāatrod kāds šķidruma avots. Labi, tas mums palīdzēs. Redz šo? Šī ir stikla pudele, tieši šeit. Tas mums tiešām palīdzēs. Mums jāatrod vēl viena tāda. Es domāju, ka mēs atradām zeltu. Paskaties uz šo. Paskaties, cik veca un putekļaina ir šī lieta. Fuj, vecīt! To mēs varam izmantot. Mums tikai jānotīra tā. Labi, jūs varat redzēt, ka mēs esam iztīrījuši šīs pudeles. Mēs izmantosim šo te, lai pārvērstu okeāna ūdeni dzeramajā ūdenī. Tagad es gribu piepildīt lielāko pudeli. Jūs varat redzēt tieši tur. Es gribu to piepildīt līdz pusē ar to sausu ūdeni. Un tad mēs iesim iekurt uguni. Tātad piepildīsim šo pudeli. Ak, mans Dievs, puiši! Paskatieties uz šo! Es tieši biju ceļā atpakaļ uz nometni. Jūs varat redzēt šo te pat. Jūs redzat, ka tā ir zilā medūza. Tā daļa tieši zem pudeles. Ja jūs to sadzeļ, jūs piedzīvosiet pamatīgas sāpes. Patiesībā jūs varat pieskarties burbulim, un jūs varat vienkārši darīt šādi. Jūs varat to pārdurt tieši tur. Un tas arī būtībā ir viss. Viņš vairs nevarēs peldēt pa straumēm un dzelt cilvēkus. Kas pie velna? Paskatieties uz šo. Es tieši biju ceļā atpakaļ uz nometni. Paskaties, cik šis krabis ir spaulains, vecīt. Šis krabis ir tik spaulains. Vai jūs to redzat? Tur īsti nav nekādu uzturvielu. Tā ir tikai čaula, vecīt. Jā, tas nebija ēdams. Tā ir poperpūša zivs. Šajās radībās ir pietiekami daudz toksīna, lai nogalinātu 30 pieaugušus cilvēkus. Šobrīd viņš ir miris. Viņā droši vien joprojām ir nedaudz toksīna, bet es viņu nevaru ne apēst, ne arī kaut ko ar viņu iesākt. Es cenšos būt ļoti piesardzīgs, lai viņš mani nedur ar adatām. Au!
Mums ir jāiekur uguns zem katla. Tā uguns mums palīdzēs pārvērst ūdeni tajās pudelēs svaigā dzeramā ūdenī. Es nemelošu. Es tiešām kļūstu ļoti atūdeņojies šobrīd. Man šo ūdeni vajag steidzami. Jūs neticēsiet, es tikko aizgāju savāt vēl nedaudz skaliņu, un manā nometnē pilnībā iebruka pērtiķi čali. Paskatieties uz suņiem. Es domāju, ka viņi tūlīt nozags visu manu kameru aprīkojumu. Paskaties uz viņu. Viņš mēģina man iebiedēt. Paskaties uz viņu, vecīt. Paskaties uz viņu. Ej, prom, grauks. Oi! Viņi mēģina man uzbrukt. Labi, es paņemu savu somu. Paskaties uz viņu. Viņš mēģina mani uzbrukt. Labi, mēs turamies no viņa atstatus. Mūs šeit uzbruk pērtiķi, brāli. Tu tagad joko? Labi. Es domāju, ka, kad šie pērtiķi sapratīs, ka man viņiem nav ko dot, viņi cerams aizies. Es nezinu, kāpēc ap mūsu nometni tagad ir kādi 20 pērtiķi. Viens no lielajiem tēviņiem ar milzīgiem pautiem nāca man virsū. Viņš nāk man klāt. Paskaties uz viņu, skaties! Paskaties uz viņu. Viņš nāk man klāt. Aizvācies, draugs! Labākā sajūta pasaulē ir tad, kad tu pavadi 3-4 stundas būvējot nometni, tikai lai to Indonēzijā nozagtu bariņš mērkaķu. Ak, mans Dievs! Labi, es tikai paņemšu mūsu ūdens pudeles, un mēs iesim prom, ļausim viņam kādu brīdi darīt savu, un tad mums vēlāk būs jācenšas atgriezties nometnē, lai šeit pārnakšņotu, jo mums nav kur citur iet. Jūs varat redzēt viņus visus pludmalē aiz manis. Dabūjiet viņus visus prom no šejienes. Es nevēlos iesaistīties cīņā ar pērtiķi, jo jā, man ir izmēra pārsvars pār viņu. Bet cilvēki, tie radījumi ir tik ātri, un viņiem ir īsti spēcīgas žokļi. Labi, šajā brīdī mums vairs nav sava nometnes vieta, puiši. Mēs gulēsim atklātā pludmalē, jo tie pērtiķi būtībā vienkārši pārņēma mūsu nometni. Tu joko? Es pavadīju stundas strādājot pie tā. Tas patiesībā ir postoši, bet tajā pašā laikā tas ir arī nedaudz smieklīgi. Labi, es vienkārši savācu vēl nedaudz skaliņu, jo visu zaudējām pērtiķiem. Es jums nemelošu, mēs atkal esam saulē. Ja līdz tam nonāks, šajā pēcpusdienā man var nākties karot ar tiem pērtiķiem. Mums iespējams būs jāatgūst mūsu nometnes vieta. Es nezinu, vai var vienkārši gulēt šeit atklātā pludmalē. Es gribu uzlikt šo ūdeni vārīties, tad mums jāizgatavo kāds ierocis, jāiet meklēt ēdienu. Un tad mums vēlāk būs jācīnās ar tiem pērtiķiem, jo mums jāatgūst sava nometnes vieta. Nav variantu, ka tie suņi atņem visu, ko esmu uzbūvējis. Tas nenotiks. Jūs droši vien domājat, paga, vienkārši aizbiedē viņus, tas ir viegli. Puiši, tur ir apmēram 20 pērtiķi. Viņi man ielenca, kad atgriezos pēc savas somas, pēc malkas savākšanas. Nav nekāda varianta, ka es cīnīšos pret 20 pērtiķiem. Šobrīd tā burtiski ir pērtiķu planēta reālajā dzīvē. Šobrīd mani nekas cits neinteresē. Es tikai gribu iekurt šo uguni, lai mēs varētu pārvērst šo sāls ūdeni par dzeramo ūdeni. Labi, sāksim. Mums te ir ļoti labs iekurs. Aizdedzināsim to. Mums izdevās to iekurt. Man tikai lēnām tas jāuzkurina. Labi, mums izdevās. Jā, mums tagad uz pavarda deg uguns, puiši. Jā, mēs apgriežamies spēlē. Ejiet jūs pērtiķi. Eģiet jūs, puiši! Redzi, nav svarīgi. Mēs zaudējam savu nometnes vietu. Mēs joprojām iekuram uguni. Mēs joprojām izdzīvojam. Mēs joprojām plaukstam mazulīt. Labi, kā redzat, mūsu uguns šobrīd deg. Mums te ir ūdens pudele, un mums ir arī mazākā. Ko es darīšu? Es patiesībā tūlīt to uzlikšu. Es gribu nolikt šo pudeli uz sāniem un savienot galus šādi. Tas uzsils, radīs iztvaikošanu un pāries šajā pudelē. Kā redzat, mums šobrīd uguns deg tieši blakus šai pudelei. Tā uzkarst, un jūs jau varat redzēt, kā sāk veidoties iztvaikošana. Es domāju, ka mums būs nedaudz saldūdens mazulīt. Jā, rīcības plāns. Mums ir patvērums, ko pārņēmuši pērtiķi, bet es gribu atrast kaut ko, ko varētu pārvērst par ieroci. Cerams, ka varēsim izgrebt šķēpu vai kaut ko tam līdzīgu. Es vienkārši gribu izpētīt pludmali. Mums jāizveido ierocis, lai vēlāk varētu atgūt savu patvērumu. Un vēl šo pēcpusdienu gribu atrast kaut ko ēdamu. Ak, mans Dievs, puiši, paskatieties uz šo. Nezinu, vai jūs, puiši, zināt, kas tas ir. Šī ir opuncija. Redzat, ir ļoti dīvaini, ka tas aug tieši šeit, šajā pludmalē. Tas ir kaktusa veids, bet patiesībā jūs varat paskaties uz to. Es tikko uzkāpu uz kaktusa, vecīt. Ak, paskaties uz to.
Nost no manas kājas. Nost no manas kājas. Es tikko uzkāpu uz tā kaktusa. Tu redzi šo? Šis ir auglis, kas aug uz opuncijas. Tagad es vienkārši nogriezīšu šo nost. Vienkārši gribu šo nogriezt bez... Tā, viss kārtībā. Tas ir opuncijas auglis. Mēs to patiešām varam ēst, bet ir grūti redzēt. Tam ārpusē ir daudz mazu sariņu. Un ja tie iekļūs tādā, niezēs vairākas dienas. Tātad, ko es mēģināšu izdarīt, ir vienkārši pārgriezt to uz pusēm. Labi, jūs varat redzēt, ka es to esmu pārgriezis uz pusēm. Tur ir nedaudz smilšu, bet es mēģināšu vienkārši laikam apēst tā iekšpusi. Vecīt! Tas ir tik sasodīt labs. Paskaties uz to. Ir diezgan grūti izskaidrot, kāda ir tā garša. Es domāju, ka tuvākais būtu kaut kas līdzīgs pitajai. Tā ir tāda ļoti maiga garša. Patiesībā tas ir tiešām garšīgi. Tas opuncijas auglis bija vienkārši fantastisks. Bet es gribu atrast kaut ko, ko mēs varam izgrebt un pārvērst par kādu ieroci, jo vēlāk gribu mazliet medīt, tāpēc turpināsim izpētīt. Paskatīsimies, vai varam atrast kaut ko, ko var pārvērst par ieroci. Ejam, paskaties uz šo skaistuli. Šis te ir ideāls bambus gabals. Mēs izmantosim šo bambus gabalu, no šī izveidosim šķēpu. Skaties šeit. Un cerams, ka mēs varēsim atgūt savu patvērumu no tiem pērtikiem un atrast kādu ēdienu. Tāds vismaz ir plāns. Mēs esam atpakaļ nometnē. Nē, tas nav labi. Jūs redzat, šis ir kļuvis ļoti karsts. Cerams, ka tur vēl ir kāds ūdens. Paskatīsimies. Mūsu galvenā pudele te ir ieplīsusi. Paskatīsimies, vai mums ir kāds svaigs ūdens. Oho! Paskatieties tik uz to! Nezinu, vai jūs to varat redzēt. Te mums ir svaigs ūdens. Nu, es domāju, ka tas ir svaigs ūdens. Pamēģināsim. Labi, turam īkšķus, lai tas nav sāļš. Tas ir svaigs ūdens. Mēs tikko pārvērtām sāls ūdeni par svaigu ūdeni. Jūs jokojat? Paskatieties uz to. Labi. Šeit ir ūdens, ko mēs varam dzert. Tajā noteikti ir kādas daļiņas, bet tas ir svaigs ūdens. Tam ir tāda patiešām dūmakaina garša, tāda kā ogļu dūmu garša, bet patiesībā tas ir ļoti patīkams. Es atlieku pārējo, puiši. Mēs nevaram to visu izdzert, bet tas ir tieši tik daudz, lai izskalotu muti un padarītu to patiešām patīkamu. Es tam bambusam tikko nogriezu galu. Un tagad man ir šis gals tepat, ko mēs varam pārvērst par jebko, ko vēlamies. Es esmu pāršķēlis šī bambusa galu tepat. Tagad es gribu paņemt šos zariņus un mēģināt tos ievietot tieši tajā vietā, kur es pāršķēlu šo bambusu. Man jābūt uzmanīgam, lai es pilnībā nepāršķeltu bambusu. Labi, laiks šo te uzasināt. Fui! Tas ir ass. Paskaties uz to mazā. Mēs esam šo te uzasinājuši. Tas jau ir kā ierocis cilvēku. Tas ir ļoti ass. Tieši tur. Es tiešām esmu pārliecināts, ka ar šo varēs nomedīt kādu dzīvnieku. 100%. Bet vispirms mums jāpaņem mugursoma, mums jāatgriežās mūsu nometnē. Mums jāizdzen šie pērtiki no turienes, jo tieši tur mēs šonakt paliksim cilvēki. Mums vispirms jātiek galā ar pērtikiem, un tad otrkārt jāmeklē ēdiens. Aiziet! Labi, turam īkšķus, lai tie pērtiķi tur vairs nav. Man ir mans šķēps gadījumam, ja viņi te ir. Un mums var nākties aizstāvēties. Šī ir tā vieta, tieši šeit. Kur ir suņi? Vai viņi ir tūmā? Nemelošu. Es mazliet uztraucos. Labi, es nedomāju, ka viņi ir šeit. Mēs esam atpakaļ mūsu patversmē, puiši. Ak, mans Dievs! Un mums joprojām ir viss mūsu iekurs un aprīkojums ugunskuršanai. Šī ir vieta, kur viņi bija iepriekš. Izskatās, ka mēs esam atguvuši savu nolādēto nometnes vietu uz šo nakti. Mēs atguvām savu patvērsmi. Mums ir mūsu šķēps tieši šeit. Es gribu paskatīties, vai mēs varam ātri atrast kādu ēdienu, ko uzlikt uz uguns, jo mums nav daudz laika, līdz iestāsies nakts. Paņemsim mūsu šķēpu, iesim medīt. Es neatstāšu savu mugursomu nekādā gadījumā, jo tie pērtiķi, viņi uzreiz to izkratīs un paņems visu, kas ir iekšā. Laiks sākt medības. Tu vari redzēt, ka ūdens ir krietni atkāpies. Mums ir daudz atklātu kliņšu. Cerams, ka šeit ir kādi dzīvnieki iesprostoti, kurus mēs varam ātri nomedīt. Mums nav daudz saules gaismas atlicis.
Tātad mums ātri jācenšas atrast kādu ēdienu. Es meklēju jebko, ko varu nomedīt ar šo šķēpu. Es tikko esmu iesprostojis dažas zušus šajos paisuma baseinos. Tagad es vienkārši iešu pāri. Paskatīsimies, vai varam atrast kaut ko, ko varam nomedīt ar šo šķēpu. Jūs redzat, ka mums nav daudz gaismas aklicis, tāpēc šobrīd ņemu visu, ko varu atrast. Kas tas ir? Nesaki man, ka tas ir jūras gurķis. Mums ir jūras gurķis, vecīt. Ielieku šo čali aizmugurējā kabatā, ja nu gadījumā nevaram atrast nekādu ēdienu. Mēs varēsim šo jūras gurķi uzlikt uz uguns. Viņš iet aizmugurējā kabatā. Turpat ārā ir zivju bars. Ļauj man paskatīties, vai es varu viņus sadzirdēt. Tas būs diezgan grūti. Viņi ir tieši tur, pašā malā. Nē, es domāju, ka viņš palaid garām. Mums tas ir vajadzīgs. Mēs viņu palaidām garām. Šī šķēpa, jo tas ir izgatavots no bambusa, vienkārši neiet cauri ūdenim. Jūs varat redzēt, ka šobrīd pāri šim seklumam plūst tik daudz ūdens. Tas padara gandrīz neiespējamu jebkāda veida pārtikas medīšanu. Šeit ir ļoti skarbi apstākļi. Šajos paisuma baseinos tepat ir dažas mazas zivis. Es mēģinu tās noķert. Tās vienkārši šaudās apkārt. Ir grūti tās saskatīt. Noplēsīšu šo jūras ezi no šī akmens. Lūk, izdevās. Paskaties uz to, mums ir jūras ezis. Labi, šo jūras ezi mēs noteikti varam apēst, mēs to atvēsim, un tu patiešām vari ēst to iekšpus gonāts, kas ir iekšā. Mēs tagad esam īstā pārtiks meklēšanas režīmā. Mums ir šis jūras ezis, un man aizmugurējā kabatā vēl ir tas jūras gurķis. Tas būs mūsu vakariņās, mazulīt. Tagad sāk palikt tumšs, tāpēc mums jāatgriežas nometnē, un tad sāksim gatavot. Es negribu gatavot un iekārtoties tumsā. Es iekurinu ugunskura, mums arī ir jūras veltes tepat. Jūs varat redzēt, ka tur ir jūras gurķis. Es pat neplānoju to likt uz uguns. Uguns šovakar ir tikai siltumam. Lūk, ugunskurs ir aizdedzies. Labi, es pārgriežu šo jūras gurķi uz pusēm. Skaties, cilvēki, es izņemu visus iekšējos orgānus no šī jūras gurķa. Kā redzat, mums ir mūsu jūras gurķis. Tas ir jēls, vēl nav pat pagatavots. Pamēģināsim, braudziņ. Nē! Garša nav nemaz tik slikta. Tas vienkārši ir kā akmens ciets cilvēki. Garšo tā it kā es ēstu gumiju, bet tas ir kā degviela, kas mūs uzturēs. Tā kā... Jūs, puiši, varat dzirdēt, mēs tikko atvērām šo jūras ežu. Es to ātri pamēģināšu, mums gandrīz vairs nav gaismas. Tūlīt iestāsies nakts, varbūt ir grūti saskatīt uz šī jūras eža, bet tu vari redzēt to mazo oranžo daļiņu. Tā ir tā daļa, ko es ēdu. Un tās ir dzimumdziedzeri. Tas patiesībā ir ļoti garšīgi, draugs. Man tas patiesībā nemaz netraucē. Tas ir daudz labāk nekā jūras gurķis. Es tam dodu kādus 6 vai 7 no 10. Es jums melotu, ja teiktu, ka pēc šīs maltītes jūtos paēdis, bet vismaz kaut kas ir vēderā. Par to jūras gurķi gan nezinu, tas bija ļoti dīvaini. Tam bija tāda kā skāba garša, bet es vienkārši turpinu kurināt šo uguni, tā mani sasildīs visu nakti. Tiekamies rīt agri no rīta. Labi, draugi, es iespējams pagulēju tikai kādu stundu vai 2, un tagad esmu pamodies, bet nevaru atkal iekurt uguni. Tāpēc esmu atgriezies mūsu nometnē. Man līdzi ir šķēps. Es tikai ceru, ka šie pētiķi neparādīsies. Ak, Dievs! Tā bija viena no smagākajām naktīm manā dzīvē, bet mūsu patvērums ir izturējis cilvēku. Mans vēders nejūtās labi pēc tās jūras gurķa, ko ēdu vakar naktī. Mēs esam izdzīvojuši bez ēdiena, ūdens un patvērumu šajā attālajā Indonēzijas piekrastē. Lūdzu atbalstiet, nospiediet patīk un abonējiet, un es dodos prom no šīs vietas.